Ja tu domā, ka laba reklāma ir uztaisīta 8 sekundžu video, kur Omīte nokrīt no velosipēda, izdauz galvu un pasaka kaut ko rupju, tad man tev ir sliktas ziņas, gan video 6, 7, 8 stundas īsiem formātam gatavo, nevajag. Uzties ātrāk. Viss vienmēr notiek labāk, ja ir ātrāk. Tev jāuzdod jautājums, tu neesi apmierināts, kāpēc. Tāpēc, ka nav labi, vai tāpēc, ka tev vienkārši ir bišķiņ jāiepaliek dziļāk elpa un jāļauj lietām būt. Tiem, kam liekas, ka šitie tie menedžeri un vadītāji vispār, ko jums tur pirkst kaisā, ko jūs vispār neko nedara. Ja jums tā liekas, tad man jums ir sliktas ziņas. Tiek darīts viss, lai virzītos prom tieši no tās editošanas daļas un arī filmēšanas daļas. Jo, kā saka, slikts ir tas karavīrs, kurš negrib būt. Sveicināti atpakaļ. Mums ir viens fantastisks viesis šodien pievienojies uz īpašu sarunu. Es gribētu tā teikt, parakstāmies mazliet dziļāk profesijas sākumā, pirmsākumos un kā tad veiksmīgi šajā karjerā tikt līdz šodienai. Sveiki, Daniela! Priecājos tevi uzņemt. Apusē, prieks atrasties ir. Daniela, es tevi esmu iepazinusi pēdējā laikā, bišķiņ tuvāk saprotu, ko tu dari, kā tu dari, bet pastāst lūdzu pārējiem, kas tu esi, kā izskatās tava ikdiena, ar ko tu nodarbojies. Es esmu satura veidotājs tieši priekš uzņēmumiem. Mēs veidojam organisko saturu, mēs veidojam reklāmas saturu un visu, kas tur atrodas pa vidu. Mērķis, protams, ir palīdzēt cilvēkiem pārdot vairāk, bet tas atšķirās arī no katras sadarbības. Kā izstās mana ikdiena? Mostos no rīta, un es eju cauri visādiem video, ko ir saveidojuši mani editori, un skatos, un priecājos, cik tie ir labi izdevies, vai varbūt mazāk labi, un tad es viņiem rakstu. Es viņiem sūtu ziņu, izdaram šo, pamainam to. Tad es sāku dienu ar kvalitātes kontroli. Tad tālāk mēs vienkārši nodarbojamies ar menedžmentu, organizatoriskajām lietām. Un vēl sanāk diezgan bieži arī aizbraukt pafilmēt. Okay. Pafilmēt sanāk vēl diezgan. Jā, es dzirdu, tu saki, ka tu esi satura veidotājs, bet reāli tev ir iet tā kā ritīgs menedžments. Tad ko tas nozīmē, ka zem tevis jau ir cilvēki un tu jau būvē komandu, tu vairs neesi viens pats? Jā, laikam satura veidotājs tas vairs nav tik precīzs. Satura veidošanas aģentūra, laikam to var tā teikt. Tas vārds vienkārši viņš ir izmantots un pārizmantots, un cilvēkiem daudziem ir negatīva konotācija, un saprotam, tas var būt. Bet jā, vairāk ir organizatoriskais darbs, kā tieši jau hands-on, tieši editošana, rediģēšana. Ik pa laikam sanāk, bet tiek darīts viss, lai virzītos prom tieši no tās editošanas daļas un arī filmēšanas daļas. Jo, kā saka, slikts ir tas karavīrs, kurš negrib būt ģenerālis. Wow, šis labs bija. Kā tu nonāci līdz tam? Kā tu saprati, ka tu vairs negribi būt viens? Ka es negribu būt viens? Jā, ka tu esi gatavs uzņemt cilvēku savā komandā un menedžēt citu cilvēku darbu. Numur 1, es noteikti to man pašu uzturēju bišķiņu par ilgu sapratu. Par vēlu, domā? Ne par vēlu, bet es varēju savu emociju tik ilgi. Man bija tāds klasiskais satura veidotāju problēma, ka es ņēmu daudz klientus virsū, un tas apjoms vienkārši paliek pārmērīgi liels. Un tad tu vienreiz izdzēsi, tu otro reizi izdzēsi, tu trešo reizi izdzēsi. Es domāju, ka normāls cilvēks varbūt pie otrās reizes saprast, man vajadzēja laikam kaut trešo, ceturto. Un tad tu saproti, ka ir pienācis laiks papildināt komandu. Un tā pārējā īstenībā ir ļoti interesanti. Jo viens ir darīt pašam, otrs jau ir to kvalitātes kontroli veikt, organizēt. Un tiem, kam liekas, ka šitie tie menedžeri un vadītāji vispār, ko jums tur pirkst kaisā, ko jūs vispār neko nedarat. Ja jums tā liekas, tad man jums ir sliktas ziņas. Bet kā tev liekas, šī cilvēka menedžēšana, tev bija viegli vispār uzticēties cilvēkiem? Jo man liekas, ka mēs daudzi, kas no šīs nozares nāk, un es arī kā lepns šīs nozares pārstāvis, labi, vairs neesmu kādu laiku, bet tieši tāda satura veidošana, kur tev ir tāds, es teiktu, 1-pret-1 un ciešs kontakts ar savu klientu. Es kā klients nāku pēc tevis, ja es tevi redzu, ka tu reklamē, ka tavu portfolio, es tā kā uzticos tev. Kā tu panāci to, kad es nejūtu, kad varbūt tas vairs neesi tu, kurš ir izveidojis šo darbu, varbūt kādreiz samontējis, safilmējis, stratēģi izstrādājis. Vai tev bija viegli vispār nodot šos darbus un izaudzēt savu komandu, lai viņi domātu un darītu tā kā tu? Pilnībā mēs nekad nepanāksim to, ka viņi domās un darīs, kā dari tu, un vai tas ir vispār vajadzīgs, jo cilvēkiem ir kaut kāda brīvība noteikti jādod. Radošā, bet tieši kā man viens gudrs cilvēks teica, ka ar radošiem cilvēkiem var būt tā, ka viņi paliek pārāk gudri. Pēc ir jāatrod kaut kāds vidusceļš arī tajā komandā, kur viņi dara paši, un vienlaicīgi viņi arī dara paši, gana daudz, bet viņi arī saņem no manas feedback un dara, kā ir jādara. Kā just to starpību? Starpību noteikti var just, bet es vienmēr saku tajā satikšanās reizē, kad mēs izrunājam visas lietas, ko un kā mēs darīsim, ka visticamāk, ka
pirmo nedēļu, varbūt 2 nedēļas, varbūt mēnesi. Mēnesis tas ir diez vai taisījušies, vai arī uztaisījuši to blueprintu, kā mēs darīsim, un tad rediģētāji tam sekos. Protams, man gribētos vienmēr, lai ir labāk, bet es domāju, ka tā ir mazāk vaina kaut kādā kvalitātē, bet nevis kvalitātē, ko veido tie man komanda, bet tajā, kad es vienkārši to trako perfekcionismu. Kādas prasības pašam pret sevi, jā. To arī var citos dzīves aspektos redzēt, ka tu līdz galam neesi apmierināts ar visu kaut ko, bet tad tev jāuzdod jautājums, tu neesi apmierināts, kāpēc? Tāpēc, ka nav labi, vai tāpēc, ka tev vienkārši ir bišķiņ jāievelk dziļāk elpa un jāļauj lietām būt. Un, protams, ir kaut kādas baselines, kur jābūt pareizrakstības, kas starp citu ir pareizrakstības problēmas. Agrāk es nesapratu, kāpēc latviešu valoda ir jāmācās, tagad es saprotu. Tāpēc, ka varbūt ļoti basic tādas lietas, kuras tiešām apnīk tev teikt labot. Bet, lielos vilcienos vajag palaist gana daudz. Tev ir vadlīnijas sagatavotas, tev ir tutoriāli iedot, viss ir iedots cilvēkiem, lai viņi zinātu, kā rīkoties. Un tad vienkārši laid vaļā. Bet tu teiktu, ka tā kā ikdienā tu jūties brīvāks no darbiem, vai nav tā, ka tieši tu saki palaist vaļā, bet arī kopš man pārvaldībā ir cilvēks, sadarbības partneri, kolēģi, viss kaut kas vispār arī mans karjeras laikā, kad es esmu attīstījis kādus palīgus. Vai nav tomēr tā otrādā, kad kaut kādu konkrētu laika posmu tev liekas, ka darbs palika tikai vairāk. Jā, tu varbūt aizgāji no tā manuālā darba, ko tā tev citiem, bet realitātē tu varbūt strādā pat bišķiņ vairāk, tad, kad ir cilvēks zem tevis, kā tev ir. Es noteikti vēl neesmu tajā brīvības posmā. Uz to tiek iets, un tiešām ir tieši tā, kā tu saki, kā tu esi nodevis, bet beigās tas darbs tāpat ir vairāk. Jo tā neredzamā daļa, ko tieši ar to vadīšanu, menedžēšanu un visādi kaut krīzes situāciju iespējamo risināšanu ir, tas aizņem gan daudz fizika laika, gan arī to mentālo vietu vienkārši galvā. Jo tev ir jāprūpējās gan par komandu, gan par sevi, gan par ģimeni, par visiem. Tāds. Jā, ļoti daudz iesaistītās puses beigās. Nav tā, ka esmu tikai es un šis mans kolēģis, mans darbinieks, bet tur tiešām tik daudz ir cilvēki, kas pa vidu un malās gaida un tā. Cik gadi ir jau pagājuši vispār šajā, ka tu pirmkārt vispār uzsāki satura veidošanu, ka tu saprati, labi, šis tagad ir mans darbs, es ar šo pelnīšu naudu. Un otrs, cik gadus tu jau esi tādā komandas menedžmentā? Pēc cik gadiem drīzāk, varbūt esot viens, tu saprati, ka es vairs negribu būt viens, bet otrs, cik gadus atpakaļ vispār Daniels sāka filmēt video? Tā, kad es tajā iegāju iekšā pilnībā, tas kļuva par tikai vienīgo lietu, ko es daru, tie ir jau 2,5 gadi varētu būt. Tāds on and off bija, varētu teikt, on and off vai tāds part-times 3 gadi varētu būt. Tur bija tieši tā frāze, ko es saku, ka tu saproti, ka tu vairs negribi būt karavīrs, tu gribi būt ģenerālis, taisīju citiem veidoju. Edgaram Aivarams arī taisīja video, tādiem noteikti redzējuši, kas bija fantastisks veids vienkārši kā satrenēties, jo labākais veids, kā trenēties, ir ļoti daudz taisīt. Jo vairāk uztaisīs, jo ātrāk arī iemācīsies. Pēc tiem, kas arī vienu video 6, 7, 8 stundas īsiem formātam gatavo, nevajag. Uzties ātrāk. Visi vienmēr noteikti labāk ir ātrāk. Tātad 2 gadi patstāvīgi, kurā brīdī es sapratu, ka vajag neizbēgam vairāk komandu. Es teiktu, tā kārtīgāk pusgads ir ar komandu jau darbojoties aktīvāk. Un tas jau bija to sapratis kā pirms tam, bet tāds arī paņemt to editoru, nepatīk. Un tā atgrieziet pie sevis, un šo runāju ar vienu arī satura veidotāju. Viņš teica, ka viņš ir padevies ar tiem editoriem cīnīties, viņš labāk dara pats, kas, protams, nozīmē dažādas lietas, ka viņam jāpielāgo cenas un viss pārējais, un tu nevari daudz projekts reāli ņemt vienlaicīgi, ja tu gribi būt balansā tajā visā. Jā, tu visu paspēj pats. Tas ir interesanti. Tas ir viennozīmīgi interesanti. Pilnīgi cits skillsets tas ir. Un ir daudz ko mācīties, daudz kas ir apgūts, bet tā sajūta, ka tu visu laiku audz. Un kā tu vari zināt, visu laiku audz, jo tu visu laiku diskomfortā. Jā, vispār mani biznesa mentori arī šo te teica, kad aizmirst, kāds bija tas precīzais vārds, bet par lielām diskomforts un sarežģītību biznesā tā ir privilēģija, kurā būt un vispār, ka tu vari šajā situācijā būt un kaut kā to risināt un veidot. Labi, tātad 2,5 gadu tu esi solo. Kurš tu
nezinu, paņēma kaut kādu pirmo papildarbiņu, pirmo klientu, izdomāja, vai tas bija tāds lēmums uzreiz, es eju pavisam pilnīgi šo taisu par savu karjeru, vai tu tomēr tikai pēc kaut kāda laika saprati, nē, video saturs man patīk, man padodās, es varu attīstīt savu karjeru šajā, vai tas bija tāds uzreiz lēmums, vai tas tomēr kaut kā pamazām tu pamanīji, ka tas pieprasījums pēc tevis un tava darba paliek tik liels, ka tu jau tādu uztaisīji to par kā savu vienīgo ienākumu avotu. Sākumā vispār bija tā, ka es arī biju daudz lietu darītājs, nevis tikai satura veidotājs. Saturs bija tikai viena no tām lietām. Tur bija reklāma, meta-reklāmas, klasiskais tās īstenībā. Meta-reklāmas, grafiskie dizaini, vesels kampaņu plānošana. Sociāla mediju menedžers, zem kura ietilpst vesels aģentūras darbs. Viena cilvēka aģentūra, jā, un tas, es domāju, arī daudziem varētu būt pazīstams stāsts, kā tas ir. Un tad es sapratu vienā brīdī arī to, ka video man patīk vienkārši vairāk taisīt, un, piemēram, reklāmas. Es varu likt reklāmas, bet man tas neliekās tik aizraujoši. Sekot līdz cipariem un jā, analizēt visu laiku. Tas ir vajadzīgs, tas ir nepieciešams, tas ir superīgi prasme, ko mācīt, bet tas nav tur radošums tur tā. Un tomēr man patīk tā radošā puse tajā visā vairāk. Un sapratu, ka vienkārši ir jāfokusējas uz vienu lietu. Un tā viena lieta bija satura veidošana. Un, protams, pieprasījums pašlaik, un arī pirms tam bija ļoti labs. Mēs bijām trāpījis tādā relatīvā tieši pret TikTok skatās sākuma posmā. Tā kā bija perfekts brīdis. Un mēs tajos perfektos brīžos nokļūstam arī, tāpēc, ka mēs esam gatavi tiem brīžiem. Jā, vispār, kad tu piemini TikTok sākumu, saku, tad es vienmēr saku, ka tad, kad ienāca šī sarežģītā montāža, es tieši noslēdzu savu karjeru un es priecājos par to, jo es droši vien neizdzīvotu. Tas vienkārši atkal no manis, man ļoti patika estētika, man patika tas vieglais, brīvais formāts un tāds, ka tagad, kad ienāk, vajag tādu specifiktu, vajag tādu skaņu signālu, tur nenormāli par āķiem jādomā, viss tas, kurā pasaulē jūs šobrīd viss dzīvojat un kam ir jāpielāgojas. Es priecājos, ka es viņu tā kā neizdzīvo vairāk. Bet rekordu tātad pirms 2,5 gadiem, kā tev pašam šķiet, vai tev viss tā ļoti strauji attīstījās un kādu varbūt tu redzi salīdzinājums starp es sāku pirms 2,5 gadiem, esmu šodien šeit, un jaunais videogrāfs, kurš šodien šo klausās, un viņš tikai grib sākt saturu veidot. Vai tev liekas, ka tā izaugsme potenciāli ir iespējama tikpat strauja, kā bija tiem, kas vienkārši ielica pareizajā laikā, pareizajā vagonā, TikTokā un tā tālāk? Vai šodien attīstīt satura veidošanu varētu būt potenciāli tikpat, es negribu teikt vienkārši, bet vienkārši? Vienkāršāk. Es domāju, ka vēl tas ir iespējams, vēl kādu laiku būs iespējams strauja attīstība, bet tas ļoti, ļoti ir atkarīgs no tevis paša tieši. Nevis kā tu pat montē, ko dari, bet kāds tu esi, cik tu esi, izmantosim, harizmātisks, tas ir pareizais. Cik tu esi harizmātisks cilvēks, cik ļoti tu spēj komunicēt labi, komunikācijas prasmes. Vai tīpaši, ja tev ir 20 gadi, 19, 21, un tagad tu ej pie lieliem uzņēmējiem, ar viņiem runāt, un tev jau ir tāds disadvantage, ka tu izties ļoti jauns pēc tās tavu komunikāciju. Un tas pats par sevi jau mums ļoti vizuāli, mēs esam visi cilvēki, un mēs vadamies pēc tā, kā cilvēks izstās. Tas viesīs neuzticību, tikai tāpēc izties jauns, tāpēc tev ir jābūt premium komunikācijas prasmēm. Un ja tev tāds ir, ja tu viņus esi attīstījis, un ja tev tāds nav, tad sāc attīstīt, tad tu vari strauji attīstīties. Kā tu viņus ieteikt attīstīt? Ja es esmu tiešām bijis... Vienmēr lasiet grāmatas. Protams, tas ir ļoti nepopulāri. Īsā short attention span laikā, periodā tas ir vēl grūtāk, bet lasiet grāmatas. Skatieties filmas tieši baudījumam. Klausieties mūziku. Tas noteikti palīdzēs. Un tad noteikti ir arī kursi, kā mēs zinām, kas dažādi veidi kursi, kas mums palīdzēs. Jā, es arī gribētu vienu komunikācijas kursu, lai kā man liktos, ka es māku runāt un sarunāt. Tāpat gribu vadītāju skolā iet uz komunikācijas kursu, jo tieši tā, vienkārši kaut kāds arī situācijas risināt, kā spēt viņas risināt pašam kā cilvēkam, jo man liekas, ka problēma daudz, kur jaunajos speciālistos ir tas, kad negribu konfrontēt, negribu saskarties ar konfrontāciju, negribu saskarties ar kritiku, nespēju nošķirt, kur ir konstruktīva kritika un kur tev kāds cenšas apbežot, jo, ja nezinu, tavs sadarbības partneris te visa konstruktīva kritiku, tad mēs to ņemam vērā, mēs kaut ko pieslīpējam, izmainām, nevis vienkārši viņš ir slikts, man viņš vairs nepatīk, es ar viņu vairs nestrādāšu. Man liekas, ka tur daudz, kas ir šis te, komunikācija viena, es laikam liktu vēl klāt, tad iemācīties savstarpējās attiecības ar cilvēkiem. Es to lieku apakšā tai pašai. Droši vien, kā tu vispār vienkārši risini attiecības ar cilvēkiem, kā tu risini kaut kādas darba lietas. Ok, kā tev liekas,
runājot vēl bišķiņ par komunikāciju, es gribu būt tāds vienpatis, es gribu pa savam, gribu būt kameras otrā pusē, bet vai tomēr, lai es attīstītu savu karjeru, man pietiek vienkārši es rakstu un ne pie uzņēmumiem, vai kas notiek ar komunikāciju sociālajos tīklos? Vai tu redzi, ka tas ir kaut kāds, ka es varētu tikt soli priekšā, lai augtu kā profesionālis, kā jaunais speciālists, komunicējot par sevi un par šo nišu sociālajos tīklos? Tā būs tā atšķirība, kas ir, kad es sāku, teorētiski varēja nebūt zināms. Un tā bija, un tagad tiešām tas ir absolūti nepieciešamība. Un tas ir veids, kā tu vari, pat jau tā komunikācija nav tik laba, kā varētu būt. Ja tu esi izveidojis to savu klātbūtni, kas man tieši no uzņēmuma puses klibo atzīšos, tad tas var būt milzīgs solis uz priekšu un palīdzēt attīstībai. Kāpēc tu liekas tas svarīgi? Tāpēc, ka jo vairāk cilvēki tev redzēs, jo vairāk viņiem nospiedīsies prātā. Apzinātā un neapzinātā līmenī tā seja kaut kur figurēs. Tu būsi kaut kur redzējis. Un tad, kad tu tiks līdz tai sarunai, tas ir pat, ja tā būs, ja cilvēks pat nebūs baigi pievērst uzmanību, tu laiku tur parādies tajā ekrāniņā. Tas jau kaut kādu familiaritāti, pazīstamību tev dos, kas tev spēlēs pa labu. Ja tu to darīsi regulāri, tad cilvēks vienkārši varēs paiet cauri. Tas, kurš ir ieinteresēts, ka viņš tev satiksies, viņš būs izgājis cauri saviem sociāliem tīkliem. Ja viņš jau būs piekritis ar tev satikties, tad ir ļoti liela iespējamība, ka tas, ko viņš tur ir redzējis, viņam patīk un viņu apmierina. Un tev atliek tikai parunāties un detaļas izrunāt un pateikt savu skaitli. Man šeit viens ir, ka es tevi atpazīšu, bet otrs, man liekas, tā ir liels uzticības rādītājs. Jo šobrīd ir tā, ka arī mēs ļoti saskaramies kompetenci centrā ar to, kas ir ļoti labi, par ko man ir prieks, kad mēs esam ļoti redzami, pamanāmi, lektori iesaistās saturā, mēs iesaistamies saturā, un cilvēki pirms nāk mācīties, viņi, piemēram, kad viņi izvēlās konkrētu kursu, konkrētu tēmu, ko viņi grib mācīties, mums ir 3 dažādi lektori, kas viņu pasniedz. Un viņi redz, kurš lektors pasniegs kuru grupu, un viņi paskatās šī lektora sociālo tīklu kontus, vai viņi jau viņam ir sekojuši, un tikai tāpēc, ka viņam seko un redz, kāds viņš ir cilvēks, un kāda viņam ir pieeja, kāda viņam komunikācija, tāpēc viņš izvēlas nāk pie viņu mācīties. Man arī nerad ir grupas, kuras es beidzot izdomāju novadīt. Es pati pēdējā vienmēr savu komplektēju grupas, un tad es tā vienmēr izziņoju Instagramā, tagad es vēršu vaļā savas, varat nākt pie manis mācīties, un vienmēr tur aptuveni pusgrupa ir tāda, ka pasaka, es gribēju pielīnus. Ka tur viens ir familiaritāte, otrs ir, man liekas, ka tur rodās uzticība, ka tev ir dzīves, normāls, jēdzīgs cilvēks pretī, un šis arī, man liekas, šobrīd, kad šita pakalpojumu joma auga attīstās, tās nišas un subnišas, es teiktu, paliek arvien vairāk šiem satura veidotājiem, jā, kāds grib filmēt, kāds grib tikai montēt, un tas, kurš grib filmēt, negrib nemaz montēt. Un tad man kā klientam, es tomēr meklēju, kurš man arī kā cilvēks izskatās pretī, tāds, kurš spēs ar mani sadarboties, kurā es uzticos. Tās tāds mans pārdoms par šo visu, un kā tev liekas, kā mākslīgā intelekta ienākšana video saturā šo varētu ietekmēt vai tieši neietekmēt. Kā kaut kāda personīgā zīmola attīstība sevis reklāmai, tas ietekmēs vispār, kā tev liekas, video satura tādu nozari? Personīgiem zīmoliem? Gan. Jā. Nozari noteikti ietekmēs. Ka tev liekas Latvijā, jo šobrīd, cik es redzu, cilvēki vēl tā ne ļoti ņem pretī mākslīgā intelekta radītu saturu, tieši, kad viņi atpazīst, un es pat esmu redzējis, ka viņi aizrāda zīmoliem, kā jūs varētu iedomāties uztaisīt šo reklāmu ar mākslīgo intelektu, kā jūs varētu šo bildi ielikt mākslīgā intelekta ģenerēt. Tā, ka man šķiet, ka Latvijā vēl tā kā neņem pretī, bet ārvalstīs es jau redzu, ka te jau sāk runāt par mākslīgā intelekta influenceriem, kuri tūlīt pārņems video saturu, un vienkārši kāds tev var būt tas redzējums, kā satura veidotājiem, vai ir kaut kādi potenciāli draudi šajā nozarē, ka tas varētu vairs nebūt tik pieprasīt šādu darbinieku ņemt, jo viss izdarīs mākslīgais intelekts? Draudi ir tiem cilvēkiem, kuri vienmēr grib, kā angliski saka, cut corners, kaut ko neizdarīt, kaut ko noslinkot, kaut ko pēc iespējas vienkāršāk darīt, neieguldīties, cik tu vari ieguldīties iekšā. Un viņiem visos laikos tādiem cilvēkiem ir bijuši draudi, kas grib tā pavienkāršot. Es domāju, ka paliks mazāk satura veidotājiem vieta, bet pazudīs tieši tie mazāk kvalitatīvie. Jo, ja mēs runājam tieši par izveidot mākslīgā intelekta radītu interesantu video, es esmu pats mēģinājis darboties. Tu beigās ar to video ņemsies tagad ar visu to, kas tikko ir iznācis, gan ar Soru otro, gan ar Soru vēl neesmu padarbojies, bet VO3.
Nu, tu ņemsies, ja tu gribi tiešām uztaisīt kaut ko labu, 4-5 stundas, ja ne ilgāk. Jo, ja tu domā, ka laba reklāma ir uztaisīt 8 sekundžu video, kur Omīte nokrīt no velosipēda, izdauz galvu un pasaka kaut ko rupju, tad man tev vēl slikti ziņas, kā saka viens slavens pligāls. Ja? Ir jāsaprot, ka tur tāpatās būs vajadzīgi cilvēki otrā pusē, un tie cilvēki, kas spējas ierakstīt, kā uztaisīt to saturu skaisti, ir tie paši cilvēki, kas to tagad dara. Jo tev tāpatās tev ir jāraksta. Jo viņš vizualizē, viņš zina, kā būtu jāizskatās tam video, viņš to varētu uzrakstīt mākslīgajam intelektam. Tā, tur man vajag to novietot, tur tam ir jāiet. Man liekas, ja tu jau kā satura veidotājs spēj vizualizēt to scenāriju, tad droši vien tu viņi spētu arī ielikt mākslīgajā intelektā. Viņi ir perfekti, ja tie satura veidoti, kas ir pašlaik, viņi ir perfekti piemēroti, lai pārņemtu to visu jomu. Vienkārši tu, kā tie jaudīgākie cilvēki kļūs superefektīvi, viņi spēs ražot ar times 100 reizes efektivitāti, ātrumu, visu pārējo, kad tas attīstīsies, tas notiks ātrāk. Un tie, kas spēj ierakstīt vienkārši promptu, kur Oms izdauz galvas, viņi neko tālāk viņi neizdomās. Un atkal man līdzīgs jautājums bija, vai vispār mākslīgā intelekta draudi SOS tīkliem, ka viss būs pilns ar slopu saucamo, būs tad SOS tīkls zaudēs naudu. Ja SOS tīkls zaudēs naudu, viņi ļoti ātri saregulēs to kā visu, lai domā? Tas izkontrolēts tiktu. Kā tu domā, viņi zaudēs naudu? Ja visur sāk, piemēram, parādīties, tagad visi feedi būtu noplūduši ar mākslīgā intelekta radītu saturu, kurš viņš nebūs kvalitīvs. Viņš vienkārši nebūs kvalitīvs. Lielākā daļa arī cilvēku radītā satura nav kvalitīva. Tagad tie paši cilvēki radīja nekvalitīvu saturu, kā jūs teicat, viņi radīs nekvalitīvu slopu saturu. Ja tas viss pārāk aizpildīs ēteru, tur kaut kāds botu fermas vai kaut kas tam līdzīgs, un tu neko citu neredzēsi kā sliktu saturu, tu vairs nesēdēsi SOS tīklos. Ja tu nesēdies SOS tīklos, kas zaudēs naudu? Marks Zuckerbergs un pārējā komanda. Tas nevienam nedara. Tāpēc viņi to atrisinās, es domāju. Tas ir viņu interesēs, lai tikai labs, pēc iespējas interesantāks un atkarība izraisošāks saturs iet cauri, bet lai tas nenoplūst ar kaku vienkārši. Es domāju, tas ir arī, tāpēc arī ir visi, gan Instagramā, gan TikTokā ir tas tā emblēmiņa AI generated, lai tu esi lietas kursā, ka šis nav īsts un ka tas vienmēr, un ja jau tagad ir ielikt šī ūdenzīme, vai šis disclaimers, es domāju, ka tas tikai paliks tāpat, es ora liek savu ūdenzīmi virsū, lai visi zina, ka šis nav īsts video un tā, kad tieši tā, ka droši vien, ka tās platformas arī savā ziņā cīnās mazliet pretī, lai tie cilvēki neietu prom, lai tie satura veidotāji nebeigtu ražot saturu, jo, ja mēs domājam par TikTok un globāli, tad tur milzīgs naudas apgrozās iekšā TikTokā, creatori saņem naudas par skatījumiem, TikToks paņem procentu, tas pats ir šīs tiešraides, ka tais un saņem dāvanas, TikToks paņem 70%, man liekas, tur no tām dāvanām. Tā, kad milzīgs naudas viņiem kā platformai paliek, un tieši tā, ja tu ieliec tur šos AI influencers, ko te visi saka, ka drīz aizstās influencer ar mārketingu, man liekas, īsti jau tā kā nē, jo es laikam nevaru šobrīd iedomāties pasauli, kur es uzticētos mākslīgā intelekta ražojumam vairāk nekā dzīvam cilvēkam. Kāpēc? Kāds jau tam intelektam pateica, ko viņam teikt? Viņš jau pats neizdomāja, kā noreklamēt šo produktu, viņš pateica to, ko viņam promptā ielika, bet tā kā dzīves cilvēks turpretī viņš nāk ar savām emocijām, ar savām patiesajām domām, lielākoties, jā. Man ir piemērs, izcils piemērs, tikko, ko es runāju, kad man veda ēdienu piegādi ēdienu, neatveda piegādi, tad man jāsāk runāt ar mākslīgā intelekta aģentu par to, ka jārisina problēma ir. Ļoti, man tā pirmkārt bija tas, ka es viņu runāju, man kaitina, ka man ir jārunā jau pašlaik ar mākslinieku. Labi, es saprotu pirmajā solī. Tad es uzrakstu savu problēmu, viņš man tur pasaka, nē, diemžēl mēs neko nevaram atrisināt. Viss ir kancels. Es viņam ļoti rūpīgi atbildēju. Tad pēc tam pieslēdzās īsts cilvēks. Es negribu komunicēt vienkārši ar mākslīgo intelektu. Un principiāli. Jā, mājaslapā, pieņemsim, ir chatbot un tādas lietas, pirmais viņš tā kā, viņš tā kā pirmais ģenerē, šī ir lielāka problēma, ko nespēja atrisināt jau ieplānotas atbildes, tad mēs ejam tālāk tieši tā, bet, ja mēs domājam tā reāli, kad varētu attīstīties kaut kādi mākslīgā intelekta pārdevēji un kaut kādas tādas lietas, un šie te pārdošanas zvani, kas ir ar mākslīgo intelektu, tur man liekas, iestāsies bišķiņ tā problēma, kad cilvēks grib runāt ar cilvēku, kurš pats spēj kaut ko izdomāt, kurš nav vienkārši ieprogrammēts. Bet es ticu, ka arī šis attīstīsies. Es ticu, ka tas paliks daudz cilvēciskāks, daudz pieņemamāks. Un, es domāju, ka tas būs traki droši vien, tas būs ļoti daudz un plaši. Jāstāsta. Pagaidām mēs jau Latvijā varam būt mierīgi ar to, ka maz mākslīgā intelekta rīka spēja latviešu valodu skaisti uztaisīt, iztulkot, komunicēt. Jā, šie video viņi runā latviski, bet man liekas, viņiem tā latviešu valoda ir ļoti jūtama, ka tā nav, ka dzīves cilvēks no to runājas. Mums vispār Latvijā ir savā ziņā mums ir priekšrocības, daļa mūsu mīnusiem tieši ir priekšrocības tāds, ka lietas vispirms notiek pasaulē,
mēs varam sagatavoties tam. Un tad viņas notiek, un viņas par līdz mums var netikt, jo tā kaut kāds ķibelīts ar AI notika, tika atrisināts jau tajā galā, līdz mums tas īsti neaizgāja. Viss kārtībā mēs dzīvojam svētā mierā. Tas ir savā ziņā labs bonus tieši. Īsumā es rezumētu, ka tas mākslīgais intelekts palīdzēs tiem, kas ir labi, būt vēl labākiem, un tie, kas centīsies kaut ko haltūrēt, viņiem būs slikti. Labi. Noliekam 2 satura veidotājs, tāds, kurš grib būt labāks, tāds, kurš grib haltūrēt. Kā tev liekas, kas šodien veido labu satura veidotāju? Vai tie ir gadžeti, vai tā ir kaut kāda īpatnēja pieredze, vai tas ir krūtākais portfolio? Kā tev liekas, kas šodien varētu veidot kvalitatīvu satura veidotāju, lai viņš strādātu ar uzņēmumiem? Ir jābūt kaut kādai tehniskajai bāzei, tieši ekipēju, kaut kādam base līmenim ar ekipējumu. Ir jābūt bišķiņ plašāk, jo es zinu, ka daudziem ekipējums biedē, tātad es redzēju, vienam ir kameras, man vajag kameras, tiem ir krūtākie mikrofoni, un pieņemsim, paņemt iPhone, sākt strādāt, tas kā mēs visi principā gandrīz vai sākam. Es vismaz noteikti, un cik es saprotu, to arī vienkārši sāk ar savu telefonu. Bet šodien, skatoties, cik jau krūti attīstījās citi, tas var mazliet nobiedēt to jauno sākt, jo viņam liekas, ka vajadzīga liela investīcija. Saka, ekipējums. Ko tu ietilpinātu pie ekipējuma? Vai visas gaismas, mikrofons, viss? Kas tas ir? Sākumā mierīgi sāc ar, un es palikšu pie tā, sāc ar iPhone. Kāpēc ne Samsung? Es paliku pie tā, ka es redzu tos 2 attēlus, es skatos uz viņiem video, un man patīk labāk iPhone. Varbūt tas ir vienkārši bias manī, bet es domāju, ka tā nav. Zini, kā ir? Un tev vajag mikrofonu. Es būšu tas cilvēks, kurš aizstāvēs Android. Zini, kurā vietā? Viņiem ir labāka kvalitāte, vismaz tā saka un runā, ja ir vienkārši nofilmēts video. Momentā, kad tas video tiek ielikts sociālajos tīklos, kvalitāte zūd. Jo es nezinu, ko Ābols ir izdarījis, bet kā viņi maksā, bet visas platformas ir pārkārtotas Apple'am. Visa kvalitāte, jo, ja tu skatītos telefonā to video, viņš ir fantastisks, dzīdrs, skaidrs, krāsa laba, skaņa laba, bet momentā, kā tas saturs tiek publicēts jebkurā sociālā tīkla platformā, ļoti krasi zūd kvalitātē, paši live stream, viss, un Android lietotāji viņi to neredz, viņiem to tā nerāda. To rāda mums, kas ir iPhoneisti. Jā, man pieņemsim ģimenē vecākiem vienmēr ir Android, un man tēvs sūta tik skaistas bildes, un viss ir labi, bet momentā, kad ar bildēm nav tik traki, tieši vairāk ir ar video saturu. Tāpēc tādā ziņā, ka tev var kāds droši nepiekrist par to iPhone, jo tie, kas lieto jaunākos Samsungus, viņi redzēs labi un skaisti, bet iPhones tiešām kaut kā viņš ļoti ietekmē visu sociālo tīklu padarīšanu. Varam uzvēlēt kaut konspirāciju cepuri, varbūt ir ļoti vienkārši. Kā tu iPhone'ā, kad viņš atpazīst, ka tas ir taisīts no Android, viņš tev sakropļo kvalitāti. Viss, paldies par uzmanību. Ļoti elementāri. Tas ir tā kā čatos, tas ir izteikti arī lasījis, ka čatos viens parādās ar zilo burbulīti, otrs parādās ar ziņas burbulīti, otrs parādās ar zaļo. Viens ir iPhone, viens ir Androidam. Un vienkārši tu esi izstumtais, ja tev ir nepareizās es sapratu, iMessage runā un text message, jā. Man liekas, tas ir kaut kādos kopējos čatos vai pat WhatsAppā, kad viens ir vienā, otrs ir otrā krāsā. Varbūt, kaut ko es tādu biju dzirdējis. Labi, tā ir novirzīšanās no tēmas. Labi, ejam atpakaļ pie tehnikas. Labi, vajag iPhone. Androids, fine. Tev varbūt ir Androids, vienkārši, lai tev ir cienījama kamera, un tev vajag mikrofonu, un sākuma mikrofonus, vai nu rodītu, vai DJI, vēlams, kvalitāti, lai tā skaņas kvalitāte. Kāpēc ne AliExpress, jā? Šās te briesmīgās skaņas ir, tur izklausās labāk ir reizēm bez maz vai bez tā mikrofona, ir labāka kvalitāte. Bet piekrīt, jo es gadiem nostrādāju pati bez mikrofona. Es nopirku sev pirmo mikrofonu. Pagājušā gada beigās es nopirku sev DJI mikrofonu. Man vajadzēja vienu, jo es vien pat runāju. Un es sapratu, ka mana balss ir tik skaļa un skaidra, ka man ir vieglāk iefilmēt pašai sev kaut kādas stāstus un pat rīlus bez tā mikrofona. Ja es neesmu, protams, lielā attālumā no kameras, bet, protams, ejot pie klientiem, tur bija šī cita runa. Cita runa, un tev ir par cik tev jābūt multimāksliniekam, tev būs vajadzīgi dažādi veidi video, tev būs kustīgie video, tev būs tur vajadzēs kaut tālos kadrus filmēt, tev to mikrofonu vienkārši vajadzēs distances, kur tu vari būt. Tad tu vari būt kaut kādā fabrikā, kur tev vēl kaut kas apkārt skaņas nenormālās arī, tāpēc to mikrofonu vajag. Tātad mums vajag cienījumu kameru telefonā, lai vismaz ir mikrofoni, un vēl pa virsmu man nebija sākumā vēl kaut kāda gaismiņa. Viena gaismiņa ir tāda gaismas riņa. Rokā, tu domā, ko var turēt līdzi, jā? Gaismiņa, bet gaismiņa noteikti nāk par labu. Tās ir tīs lietas, ko tev vajag, lai sāktu. Un tālāk jau, kas ir tavās rokās, ir prasmes, kā tu filmēsi, kā tu filmēsi, kāds jautājums tu uzdos, par ko jūs rādīsiet vispār. Bet tas ir 3 lietas. Tev vajag cienījumu video kameru telefonā,
tev vajag gaismu un mikrofonu. Tas ir 3 lietas, un tu vari sākt. Tā nav milzīga liela investīcija. Paņem uz kredītu, ja tev latviešiem šis ir izteikties, ka vajag visu gabalā uzreiz nopirkt. Es nezinu, tās tu vari samaksāt vienkārši, cik tev tur sanāks par to visu kopā. Zem 100 eiro mēnesī, gan jau kā pārdzīvos. Ja tieši saimnieciskās darbības izdevumi, tur pat nav ko pārdzīvot. Tu finansē savu profesiju, tu maksā par to, lai tu varētu pelnīt naudu. Tas ir pilnīgi normāli. Tu atdosies profesijai, tu ļoti ātri atcitīs un toreiz pirkt tādas kameras un vispārējo. Labi, kur tu dabūsi pirmo klientu? Pirmo klientu. Jo šodien es teiktu, tiešām, jā, mēs visi forši sākām pirms gadiem, baigi laimīgie. Tagad mums to arī saka, jā, ka tev nav varbūt tik atstrādāta klātbūtne sociālajos tīklos, jo tu jau sāki, tevi zini, tevi pieprasījums, mēs uzņēmēji viens otram visus iesakam. Ko darīt? Kur tik pie tā pirmā, jo, nezinu, šodien sāku, man ir bail, ka tomēr tas tirgus ir pārāk piesātināts, visiem ir kameras, visiem ir mikrofoni, nezinu, cenas visiem līdzīgas. Kā tik pie klienta? Tev ir no sākuma jāsaprot divas varbūt pretējas lietas vienlaicīgi savā galvā. Varbūt tās tiešām esi labs no paša sākuma, bet tev ir jāsaprot, ka klientu acīs un pasaules acīs tu vēl neesi pārāk labs. Tev ir jābūt gatavam cenu kompromisam no sākuma. Pat ja tu esi ļoti jauns, uztaisi kaut ko kādam par brīvu. Bišķiņ. Varbūt bišķiņ. 5 video kaut vai uzņēmējiem. Ja tev piekritīs uzņēmēji satura veidošanai par brīvu, tu par šo smējies, bet vēl aizvien SSA var atrast sludinājumus pie reklāmas menedžeriem, kur tu vari atrast sev darbiņu. Un tur jau būs kaut kāds... Ko es vispār neatceros, mums tāds saruna bijis? Jā, tu smējies, ka es tev teicu, kā es pirmos klientus atradu, kurus arī atradies SSA. Cik forši tas ir. Jā, tas ir izklausās tiešām arhaiski, smieklīgi. Jā, tad es saprotu. Mašīnas dzīvokļi, kāda satura veidošana. Es vienkārši pat nevaru iedomāties, ka tur bija vispār tāda sadaļa. Tas, laikam, par maz laika esmu pavadījis tajā portālā. Toreiz bija pie fotogrāfs, man liekas. Jā, tas bija arī. Es arī, kad es atradu, es griezu matus, es atceros, es esmu, kur es pats neju, kur es neju. Es vienkārši izdomāju, ka no ētera ienāca, pasties, es esmu, pasties, bams ir. Nākamā diena satiekās un aiznākamā strādā, viss notiek. Un arī tagad tur ir. Sezonāli ir vairāk mazāk, bet, man liekas, pašlaik 15-16 varētu būt. Tur, tieši tā kā iesācējiem, tur būs ļoti labi. Tur arī būs jādara vairāk lietas, varbūt kā jāfilmē, bet norīgi rūpi patrenējies, tas tev tikai par labu nāks. Tās cenu atalgojuma range ir priekš Latvijas vidējā īstenībā diezgan cienījama arī tagad uzreiz tur. Un tālāk viss ir tavās rokās. Labi, pieminēja cenas. Kas tev liekas šobrīd tāds vidējais atalgojums, uz ko satura veidotājs var tiekties? Es neeju ne par to, ka mums ir 10 klienti un jau darbinieki un vispārējais, bet tāds, es esmu viens. Viens, jā. Jā, es esmu viens pats, kā tev liekas, cik klients būtu pat nepietiekami, bet optimāli uzņemt, drīzāk, lai tu neizdedz, lai tu neapzodz kādu klientu ar to, ka tu kavē termiņus un visādas tādas, lai es reāli, cik tu vari apkalpot, un kā tev liekas, cik ir tāds vidējais, normālais ikmēneša ienākums, ne peļņa, tur katram vienmēr būs citādāk, bet ienākums satura veidotājiem. Ļoti labs jautājums. Tad ir atslēgas vārds bez izdegšanas. Jā, bez izdegšanas. Es dzirdēju, ka to 3 reizes izdarīja, tāpēc vēlams bez. Bez izdegšanas. Jā, mums teica, kameras arī viens sēž. Labā ziņa. Kurš līdz tai robežai jau bija ticis un vēlams bez, jo nav māksla paņem pa daudz. Un tas ir forši paņem pa daudz. Un ir, kas to var noturēt, bet... Māksla ir noturēt, jā. Māksla ir noturēt, ar visu izdegšanu vēl noturēt tāpatās. Ja tu vienkārši rāpo pa zemi, bet tu tāpatās viņas noturi. Bet video ar jāmontē. Labā ziņa ir tā, ka pašlaik viss virzās, ne visās nozarēs, ne visās nišās, teiksim, bet virzās uz mazāku saturu. Kādā ziņā mazāk satura? Mazāk satura. Tev vairs standarts bija kā 30 video mēnesī, tas bija standarts. Ja ne vairāk. Jo Edgars Aivars, piemēram, viņš bliez ārā 4 dienā un citreiz pat vairāk. Viņš tika uzņemts kā industrijas standarts, kas bija labi, tur vienkārši šedis bija pārējais, bet tas tāpatās ir ļoti apjomīgi. Tad, ja tev katru dienu ir jātais 2, kopā kaut 10 video, katru dienu, tas, ja tev ir 30 mēnesī, nozīmē, katru dienu tev būs jātais, bet tu uz priekšu nepaspēs neko sataisīt. Tev vienkārši fiziski nebūs tam laika, tev vēl jāfilmē vispārējais jādara. Vienkārši nenotiks. Tas ir tas arī izdegšanas stāsts. Tātad bez izdegšanas es teiktu, ka es varētu bez izdegšanas paņemt, ja mēs taisam mazāk kā 30 mēnesī, bez izdegšanas. 3, 4, bet tas ir kā zem 30 mēnesī. Bet 4, tu jau pušo to visu pasākumu, tu jau pušo.
ar obligātu nosacījumu zem 30 mēnesi. Jo 30 nozīmē, ka tu katru dienu taisīs, būs sestdienas, rīts, būs svētdiena, nedodies, tu būs piekdienā aizgājis atpūsties. Ir īpaši tev ir 20 gadi, tev ir ļoti grūti turēties par tiem kārdinājumiem, tu saņems pirmo naudu. Ko tu saki par šo strādāšanu brīvdienās? Jo es zinu, ka ir tādi, kas ļoti, ļoti ieturās tajā, vispār nerakstiet, nezvaniet man, un man ir mans atpūtas laiks, bet kā tev liekas, kāds šo sauc par to grinding culture un visu hustle culture, tā man liekas bija, jā. Bet vai tev, kādas tev ir domas šajā 18, 19, 20, 21 gadu vecumā? Ir tā kā pareizi ielikt tajā iekšā un ritīgi strādāt un pat brīvdienās un darīt kādreiz pat daudz, vai tomēr nē, mums ir 9-5 darba laiks, klienti man nedrīkst aiztikt, es tā kā vienam neatbildu svētdienās, neslēdzos tam klāt. Kā tev liekas par šo te balansu? Jo uzņēmējiem parasti balans neeksistē. Tas balans eksistē sezonāli un ar uzsvaru uz to, kam tajā sezonā vajag lielāku uzsvaru. Tas arī ir tavs balans. Ja? Šajā, ceturksnī ģimene ir balans, nākamajā ceturksnī darbs ir balans. Ja? Tā kā. Bet kā tev liekas tam jaunajam, vai viņam tā kā, darīt tā kā pišķiņās vairāk, vai līdz tam izdegšanas slieksnim, vai tomēr tā kā atkāpties no tā? Man jau liekas, ka tu atbildēji šo jautājumu. Un atkal par izdegšanu runājot. Man liekas, ka es nezinu nevienu satura veidotāju, kas tagad ir pakāpies kaut kādos citos līmeņos, kurš nav aizgājis līdz izdegšanai, un tai nav tuvojies. Atpūta vispār, šis te nezvaniet, vai tur sestdienā, svētdienā pēc 6, tam jau tas vispār ir jānopelna vispirms. Ka tu nezvani brīvdienās? Jā, tas ir jānopelna, un kā to var nopelnīt, ja tu jau aizēji tālāk, un tev, teiksim, ir tie darbinieki un tam līdzīgi. Bet viņi tev tāpat tās sestdienā, svētdienā zvanīs. Es uzskatu, mans personīgais viedoklis, ka ja tu gribi sasniegt lietas, tev nav nekāda balansa. Ir dzīvē periodi, kuros nav nekāds balans, kur tu vienkārši mauc. Tu dod, cik vari dot, centies atrast veidus, kā tu vari sagrupēties, bišķiņ atgūties spēkus, bet ir jāstrādā daudz. Un tas cilvēks, kurš strādās daudz, kurš strādās, un smagi nenozīmē strādāt smagi, vienkārši kā muļķim strādāt. Tu strādā smagi un gudri vienlaicīgi. Tam cilvēkam vienmēr būs rezultāti daudz augstāki nekā tam, kurš gribēs atpūsties. Un šis tāda slimība ir izteikti daļai jauniešu un vispār cilvēkā tāda, ka viņi uzreiz kaut kur ir redzējuši, tas ir viņu TikTok feeds vai vecāki vai ģimene, kas viņi to par to balansu šausmīgi uztraucās. Jums nebūs ekstraordināri rezultāti, ja jūs neieguldīsiet ekstraordināru darbu. Ļoti vienkārši. Ja jūs esat gatavi būt tādā vidējā komforta līmenī vienmēr, man liekas, tā ir briesmīga vieta, kur atrasties. Jo, ja kaut kas nedod Dievs notiek, un tu neesi ieguldījis ekstraordināru darbu, tad tu esi briesmās vienkārši. Es, acīm redzot, es esmu par grindošanu. Runājot par izdegšanu un tā, kā tev liekas, kāpēc cilvēki līdz tam nonāk? Jo tas nevienmēr ir darba apjoma dēļ. Jo ir cilvēki, kas ar ļoti daudz darbu pavilkt, un es to par izdegšanu nesauktu. Man ir bijuši vienkārši kaut kādi zemāki posmi. Tas parasti ir līdz nedēļas garumā, kad es tā kā savācos, sagrupējos, saprotu, kas ir jāatmet, kas nav. Bet kā tev liekas, kāpēc arī šie jaunie ilgadēji, kāpēc nonāk līdz izdegšanai? Man šķiet, jo tas rezultāts nav tāds, kā tu vēlies beigās. Tu dari, un tu tā kā peries par īņķi. Un plus-mínus tāpēc tavas ekspektācijas neskrīt ar realitāti. Un tavs smadzenes tev saka, kur tu atkal šo te visu hardcore dari reāli, kur rezultāts. Kur ir? Un mēs jau gribam ātri, mēs gribam komfortu. Kur ir mans rezultāts reāli? Un, protams, ja tu ej uz augšu, kā arī es saku, kamēr tu attīsties, es neatceros, kurš gudrīts tas bija, kamēr tu attīsties un ej uz augšu, un tev viss tiešām virzās uz augšu, tad tu ar to izdegšanu nenoķer. Man liekas, Sams Altmans bija tieši par mākslīgo intelektu runājot, tas ir OpenAI, radītājs. Viņš teica, kamēr tev viss iet uz priekšu, tikmēr tev nekāda izdegšana nav. Jā, tu nejūti tās, tev liekas, ka viss labi dzīvo. Man kā liekas, izdegšana katram droši nāk citādāk. Un ja pat iet uz augšu, uz leju, nevienmēr ir tā, ka tu, es nepārdzīvot, ja ir kaut kāda lejas mēneša vai kaut kas citādāk. Man kā šķiet, ka izdegšana nāk no tā, ka mēs pa ceļam aizmirstam visu, kas mums radīja prieku. Un bieži vien, kad mums nav laika, mēs pirmais nogriežam to, kas mums radīja prieku, jo mums liekas, mums ir jāiet strādāt. Es nezinu, kādam tie ir treniņi, kādam pastaigas, kādam pat veselīgs uzturs varbūt, jā, kādam kaut kādas citas lietas, paņemt sestdienas brīvas. Un mums liekas, ka tas ir tas, kas mums traucē darbam. Bet patiesībā tā rūpēšanās par sevi preventatīvi ir tas, kas suportē
to trako darbu. Man šķiet tā, katram droši vien tas izdegšanas iemesls un saguruma iemesls ir cits, bet mums tā arī bija saruna, un es arī pēc savas pieredzes varu teikt, ka tā, kad ir bijuši ļoti, ļoti aktīvs darba sezons, un kad es nedomāju par Elīnu kā Elīnu, kad es domāju tikai par darbu, un tad Elīna iekrīt vietā, kur viss ir slikti pēc tam. Jo tu vienkārši pa ceļam nepadomāji tev. Un tas nav ne balans, nekas, tas ir vienkārši parūpēties par sevi pa ceļam. Un man liekas, tur ir tā problēma, ka tik daudz visiem pasaka jā, visiem darbiem piekrīt, visur izskrien un aizmirst, ka pie sevis arī izskriet. Bet tev pilnīgi taisnība ir. Un šis noteikti ir izteiktāk tieši vīriešiem. Tā rūpēšanās par sevi, ka viņi atkrīt 2., 3., 9. plānā. Jā, 3. Jā, jo vēl ir ģimene, vēl ir bērni, tad vispār viņi vēl ir. Ja man vajag vairāk, tad man ir jāstrādā vairāk. Kas ir tā stulbā strādāšana reāli. Un tu beigās par to vienu dienu neatpūties. Kas ir vienkārši stulbi. Ko es esmu darījis? 2-3 nedēļas maudz. Kurš tā dara? Tas ir perbors. Atvainojos savu franču valodu. Kā saka, tas ir par daudz. Ja tev ir taisnība, ir jāatpūšās, tev ir jāatrod laiks sev, pat ja tas būs stundiņu dienā. Pusstundiņu. Jā, katram tas izstāsta citādāk. Kādam tas ir pasēdēt kafiju, padzert vienam pašam pusstundiņu. Tieši tā nevienam neatbildēt. Jā, tieši tā. Mēs esam daudz runājuši arī par rīta rutīnām un tādām lietām. Man liekas, ka man tāda nav, tāpēc, ka visi pozicionē savus rīta rutīnas 5 ceļos, tad ir augstā pelda vai treniņš vai kaut kas tāds. Un man visāk liekas, man tāds rutīns nav, bet man ir, es sapratu, man 9 tiek atvesta kafija. Pusstundu es veltu tai kafijai, un tad viss. Un tad man sākās ļoti aktīvs datorlaiks, komunikācijas laiks, tā, kad visas tehniskās lietas tiek no rīta izdarīts. Un tās man kaut kāds 2-3 stundas kopsumā no rīta, ko es neļauju sev atņemt. Ja man sākās pēc tam darbi, klātienes, video filmēšana, viss būs tikai pēc tām stundām. Es neko neplānošu 10 no rīta, jo tas pilnībā izbojās visu man dienas ritmu. Un man liekas, tas katram tik citādāk izstāst, bet tev ir jāspēj atrast tās mazās lietiņas, jo tas tevi pasargā no tās izdegšanas. Jo tu vienkārši, ja tu tikai strādā un atņem sev pat iespēju iztērēt to naudu, kur tu strādā, vai iztērēt to laiku, kura dēļ tu it kā strādā, man liekas, ka tas tev ātrāk nogramdē. Tas ir tas, jau smadzenes sāka, kur ir rezultāts. Jo pat, ja tev ir... Un tu sev neļauj viņam, bet tu sev viņam neiedod. Kāpēc man ir lietas atkal celties? Kāpēc man kaut kādu rutīnu lietas ievērot, ja mums tā nekas nenotiek? Kura man atpūt? Jā. Ļoti labi sēdi kopā beigās. Droši vien, man liekas, vispār arī daudziem freelanceriem, pat uzņēmējiem, un arī tie, kas sāk un kas jau pat ilgāk, man liekas, tā ir tāds apburtais loks, kurā mēs bieži vien atopamies, ir tas, ka tu esi sastrādājis, ir labi, bet tad tev tā kā sev ir jāieskaidro, bet tu esi nopelnījis to, ko tu esi sastrādājis. Tu drīksti to nav viss jāieliek apakaļ biznesā. Tev ir tikai nedaudz jāliek, un tā likšana apakaļ biznesā un savā attīstībā nekad viņa nebeigsies. Bet tev, man liekas, dažreiz tā kā sev ir jāpierunā, ka tu esi pelnījis šīs, dārgās vakariņas. Tu drīksti aizvest sevi uz restorānu, ja? Tu drīksti paņemt brīvdienu, tev drīkst būt ceļojums. Ka man liekas, ka tāpēc, ka latvieši mēs esam tādi darba cilvēki. Mēs esam reāli labi, fantastiski darba cilvēki. Un mums neviens nav iemācījis atpūsties tādu sajūtu. Un tas, man liekas, ir tāds, kad, forši labi, tad tas jaunais, viņš var sākt ar aktīvu darbu, bet tad es gribētu lūdzu jaunais speciālisti atbrīvē arī sev laiku. Jebkā tev tas izskatās, atbrīvē sev kaut kādu laiku. Tā būs priekšrocība beigās. Ja tu būsi atvedis laiku sev, tu būsi priekšā pārējiem. Tas ir balans, tas ir līdzsvars starp to, ka ir daudz jāstrādā, ir smagi un gudri jāstrādā, bet ir jāatrod laiku sev. Jo tas, kurš visu laiku strādās un to laiku sev neatradīs, vienā brīdī viņš kritīs. Viņš neizbēgni kritīs. Un tur tikmēr ar savu atpūtiņu, ko tu būsi paņēmis, tās būs sumējušās. Jutīsies labāk. Tās stundas būs sumējušās atpūtas, tu varēsi turpināt strādāt. Un tam cilvēkam, kuram tās atpūtas stundas nebūs sumējušās, viņš var uz mēnesi pazust. Uz 2 mēnešiem pazust, viņš var pazust uz visiem laikiem. Tu esi kādreiz, labi, tā bija izdegšana, bet tu esi kādreiz pazudis no strādāšanas šajā nozarē, jo es esmu kopā 2 reizes to darījis. Tā, kad man bija tāda liela perioda, kad es pazudu no komunicēšanas sociālos tīklos, jo tieši tā atkal es biju to nolikt kā prioritāti, nepadomāju par sevi, kaut kas tur nesanāca, neizgāja. Un atkrita atpakaļ. Un man bija tādi 2 posmi, kur es uz aptuveni 4 līdz 6 mēnešiem pilnīgi neko nepublicēju. Tev ir bijis pat tik smagi, kad tu vispār pazūdi. Satura konvejers vienmēr griežās, viņš ir griezies lēnāk. Viņš ir griezies lēnāk, tur kaut kādi video nav tik laicīgi atnākuši varbūt tās, bet kaut kā vienmēr brīžiem liekas pat maģiskos veidos viss ir atrisināts, jo tas par to saturu, par klientu noturēšanu vispār ir, tu dari to, ko tu pateiksi, ka tu darīsi. Un viena no tām lietām ir, ka nāk rezultāts ārā.
Varbūt tie video brīžiem nav bijuši tik labi, kaut kas nav bijis, bet viņi nāk un viņi turpinās. Un tas ir tāds konvejers. Tu jūties vienalga, kā tu jūties, bet viss notiek tāpatās. Tas ir tieši tas brīdis, arī bija man, kad es sapratu, kad es vairs nevaru. Tas ir par trāku, kad es tos paņēmu cilvēkus klāt. Un tad viņi atrisināja. Izrādījās, tam bija epifānija. Šitā var. Jo principā tas jau varēja būt iepriekš, ka viņi to būtu darījuši. Toreiz tajā brīdī nenomira gandrīz. Interesanti. Tas arī bija tāds atskārsme, ka šeit var arī savādāk. Es zinu, ka visbiežāk tas, kas mūs biedē paņemt jaunus darbiniekus, ir finansiālais atalgojums. Ka mums ir jādomā par to, ka mums tagad citam cilvēkam jānodrošina darbs. Kā tu tiki ar to galā? Vai tas tev nekad nebija tāds aspekts, no kā tu baidījies, un tev likās, man vienkārši jāņem darbinieks, un viņš ir jāņem. Jo, man liekas, visiem tas ir bijis tāds pirmais, un daudzi arī iesprūst laikam tajā, kad es nevaru vairāk, jo viens ir nespēju uzticēties, otrs, kā tad es viņam samaksāšu. Kāds tavs redzējums par to? No sākuma, jā, noteikti arī par to, man taču paliks mazāk, tur kaut kas, to tāda ierobežota domāšana vienkārši tevi. Man paliks mazāk, un tur sāc kaut ko rēķināt, un tur īsti neņem vērā to, ka tev būs vairāk brīvais laiks, tas nozīmē, ka tur esi veltīt vairāk laiku pārdošanai tieši, klientu meklēšanai, visam pārējiem. Bet, saka, tas bija piespiedu kārtā, es to sāku darīt, un caur to piespiedu kārtu saprotot, ka vai man jāapstājās uz visiem laikiem, vai es turpinu citā veidā, es to vienkārši ļoti tā pieņēmu. Tas izdegšanas, par kurām mēs atgriežamies, viņas bija bijuši tad tik smagas, ka tā potenciālā doma, ka būs jāmaksā, nelikās vairs tik... Vairs nebija tik apdraudoši. Tas ir labāk nekā jā. Okay. Atgriežamies pie sarunas sākuma. Tu teici, ka tu biji tāds viena cilvēka aģentūra, tad tu darīji visu kaut ko, grafikas dizains, met reklāmas. Influencers bija vai influencer marketing rediģēja, jā, un tik līdz video. Forši, es esmu šobrīd šajā situācijā, es esmu jaunais memčiks, es daru visu. Kā tu saprati, kad labāk fokusēties uz vienu, un kas bija tas, kas tev lika saprast, ka tas būs tas video saturs, kur koncentrēties? Jo tu pamosties no rīta, un tev ir tasks līdz ar lietām, kas tev šodien būs jādara, un tu negribi mosties, un tu negribi darīt, jo tajā sarakstā ir ļoti daudz lietas, kas tev vienkārši nepatīk. Jā. Un tajā sarakstā tātad reklāmas likt, iet cauri, tur kaut kāds tekstus domāt, nepatīk. Zvanīt influenceriem, kaut ko sarunāt, nepatīk. Tas nākamā lieta vēl, kas nepatīk. Jā, dizainus taisīt, piemēram. Labi, neapskatos dizainus taisīt, varbūt tās ir pat forši diezgan. Šautauts Katrīniem. Ļoti forši, ja sanāk viss. Man patīk tas, tur iela taustiņas, skan mūzika, tu vari vaibot, tur kaut ko domāt. Bet man tomēr video veidošana patiks vairāk, un es vienkārši skatījos viņiem. Šis viss man nepatīk, apgrūtina, vai varbūt neredzam tik lielu finansiālo potenciālu. Šis būs tas man arī patiks vairāk un viss. Jā, tas ir, es daudz to saku, mums katram iekšā ir kaut kas vai padodās labāk, vai mēs jūtam, ka padotos labāk, ka gribētos labāk, un vienkārši vienā brīdī nebaidīties un attīstīt tieši to. Bet es esmu dzirdējis tādu, ieteikumu, pieņēmumu, kad tu nosauc visas tās lietas, ko tev nepatīk darīt, bet iesaka viņas tad izdarīt dienas pirmajā pusē, un tad tev visu dienu par viņiem jādomā. Un tā tu atkal tā kā apēji bišķiņ to, ka tev ir kaut kāda darba, kas tev nepatīk, un ka tu viņas negribētu, tad tu viņas izdari tā kā pirmos, un tad tev, tad tas ir izdarīts, un vairs nav. Tu esi prēmiju enerģiju, tu esi ieguldījis pašu labāko laiku dienā, tu esi ieguldījis tajā, kas tev mazāk patīk. Tas ir vai nu viens variants, vai otrs variants ir tāds, ka mana gadījumā varbūt tā, ka es viņus izdaru pirmos, bet es to tik ilgi vēlu, ka beigās, ka vienkārši pirmā dienas puse ir beigusies, vienkārši sāku pēkšņi vienos vai divos, un tas ir bišķi pavēli jau. Un tas ir labākais laiks, man vismaz dienā noteikti ir sākums. Un tad labāk veltīt laiku tam, kas tev forši sanāk un patīk. Daniel, kā izskatīsies tev nākamie 5 gadi? Kā tev liekas? Uz ko tu ej? Kur tu gribētu nonākt karjerā? Kā izskatās tava satura ražošanas jau mazā aģentūra, ko pats saki, tavi darbinieki, vai tev ir jau kaut kāda ideja, kur jūs ejat? Es gribu nokļūt, nevis es gribu, bet es nokļūšu līdz tam brīvības brīdim, kur tu vari tiešām arī uz laiku atlaist vaļā. Vienkārši uzticēties, ka viss būs labi. Jā. Un tu esi Itālijā. Ceļotēji droši vien ceļojumā ar ģimenes tikmēr. Vai dzīvot tur. Es gribētu, lai viss ir attālināti iespējams. Vispār doma ir tāda, ka šeit mums blueprints ir gatavs Latvijā, bet uz angļu runājošo publiku sākt. Tu gribētu iet internacionāli? Es gribētu iet internacionāli, tāpēc, ka fundamenti vispār nemainās. Un es pat izvirzīju teoriju, ka savā ziņā ir nevieglāk, bet pat vieglāk var būt.
Zini, kas man atkal liekas pretī? Varbūt. Mūsu mārketings ļoti atšķirās no Eiropas mārketinga, vēl jau vairāk Amerikas mārketinga. Šis formāts, ka mēs esam pieraduši, ka mēs te filmējam viens otru kameru bāžam sejā un ātrais viss šis te kontents un TikTok kontents, ja paskatās, kā ražo saturu ārvalstīs, kas tur strādā, kas nestrādā, man šķiet, ka mums ir ļoti, ļoti pretējs mārketings. Nē, es ceru, ka tas izdosies. Vienkārši tur ir jāiet ar pilnīgi tādu, man ir citu pieeju. Man tā šķiet. Nekāda problēma. Jā. Nekāda problēma. Es teiktu, ka fundaments tāpat nemainās tieši satura veidošanā. Labi, tu pielāgos vienkārši viņu specifikai, bet tev tāpat būs kamera riģēšana, vai viņiem vispār ir ļoti izplatīts Amerikā, un tur rāda TikTokā. Šis ir man TikTok paka, viņi tur tika 3-4-5 tūkstoši prasa mēnesī. Viņi man atsūt video. Tev pat nav jāfilmē. Skaisti. Jā, tāpēc, ka Amerika ļoti labi attīsta šos te founder story un founder video. Tā kā, kad ļoti daudzos uzņēmumos šis cilvēks, kurš vada to uzņēmumu, mums ir arī tāda laba piemēra Latvijā, kur tas cilvēks visu dienu sev arī filmē. Un viņš tiek sūta to kontentu tālāk, viņš tiek saeditots, saražots un publicēts. Un kad tas uzņēmējs, tas vadītājs vienkārši visu dienu, visu savu dzīves fragmentus filmē, kāds cits to visu saliek kopā. Viņiem atkal tā pieeja ir ļoti, ļoti attīstīta, uz ko es vispār ceru, ka mums Latvija ies. Man ļoti patīk tāda tipa formāts. Man liekas, tas ražo milzīgu uzticību. Un var redzēt arī pēc statistikas, mēs ar mārketinga lekcijā runājam, ir pieprasījums cilvēkiem pēc tā, ka vadītāji ir redzami kamerā. Pēc vadītājiem un kolēģiem. Un man liekas, tas vispār, ja jums būtu ideāli, ja tur kāds vadītājs filmējās visu dienu un tikai jums sūt uz sagatavi pa lielam. Ok, super. Tātad pēc 5 gadiem uzmanība mīdijā, uzmanība vārds mainīsies? Vai paliks tāpat? Es domāju, ka attention varētu būt attention mīdijā, jā. Attention varētu būt aizņemts. Varētu būt aizņemts, jā. Droši vien nebūs pirmais, kas to iedomātos. Bet noteikti varētu tas kāds citu. Grieķu valoda, latiņu valoda, labi, tas vairs nav tik catchy varbūt tās, bet tas ir mazākais no tā visa. Attālināt, tiešām baudīt brīvību. Es gribu dabūt to brīvību tiešām, ka tu vari izvēlēties būt brīvs. Protams, es neredzu, kā es vairāk par 2 nedēļām varu atpūsties, ko es darīšu. Cik ilgi var margarītas dzert? Es teiktu, pa 2 nedēļas ir daudz. Jā, tas ir priekš tādiem cilvēkiem, kas visu grib paši darīt un vienkārši grib darīt. 2 nedēļas jau ir daudz. Es jau teicu saprotu tos cilvēkus, kur pensijās neiet. Kāds pensijā? Ko tu darīsi? Pat ja tev viņi ir labi, ko tu darīsi? Tur 20, 30, 40 gadus tu vienkārši čilos, es atvainojos. Garlaicīgi. Jādarbojās ir. Jo labi, un kāds tuvākais mērķis? 26. gada. 26. gada mērķis. Tad visu sāksies jauns gads, mērķi likšana, vīziju karšu veidošana. Es tādas veidoju, katru gadu domāju, ko es gribu. Tādas mazākas, lielākas lietas. Es domāju. Tieši uzņēmējdarbības. Jā, vai in general? Tā īstās būs jāpasēž pie tās kladītes un jāpadomā, ko gribētos nākamgad. Tas ir tāds nesaistīts. Cieši saistīts un nesaistīts. Es nezinu, vai to var baigi stāstīt. Nē, tad nestāstīt. Jā, tie ir tādi noslēpumainie sapņu mērķi, tad pastāstīs, kad piepildīsies. Jā. Tad pastāstīs, kad piepildīsies. Viss vairāk pie sevis, lai paliek. Tas ir mums ar sievu vairāk kopā savējies. Un karjerā? Komandā? Es gribētu beidzot satrenēt kārtīgi minimī. Tomēr mēs audzēsim minimī. Es ar minimī domāju tieši darbu, kurš spēja kārtīgi darīt to pašu, ko dara es. Un es varu safokusēties tagad tikai pārdošu. Tur uztaisīt savu mazo reklāmas pauzi šeit un pateikt, ko tu meklē. Kas ir cilvēks, ko tu meklē kā savu otro labo roku? Es meklēju cilvēku, kurš spēj gan filmēt, gan rediģēt, gan veikt kvalitātes kontroli citiem un runāt ar uzņēmumu vadītājiem, viņus nenobiedējot. Principā tu meklē CEO. Jā, tādu, ka tu esi vadītājs, un tu paņem otro tādu reālu menedžmentu zem sevis. CEO izklausās ļoti tā advancēti. Ļoti pareizi izklausās. Vai CEO pats rediģē? To viņš nedarīt, jā. Labi, tev varbūt tas pat nav jādara, bet tev ir jābūt jaudīgam tajā. Gan jaudīgam ir jāsaprot fundamentāli, kā tas strādā, kam ir jābūt, kam nav jābūt. Kad liekas, tev šajā amatā būtu svarīgi iepriekšēji pieredze cilvēkam? Vai tev šķiet, ka viņš, ja viņš šodien sevi saredz šajā jomā, ka viņam būtu potenciāls tiešām arī pārņemt, vai tev liekas, ka tikai cilvēki, kas jau ir tajā visā iekšā, ka viņi... To pēc runāšanas, vienkārši parunāt cilvēku, var saprast. Vienkārši tev vajag ilgāk, ka viņi parunā. Tas, es teiktu, primārais ir komunikācijas prasmes.
Un tad jau attieksme. Komunikācijas prasmes ir viens, tu jau vari skaisti parunāt, bet otrs ir, vai tu spēj izpildīt. Ja tev ir laba komunikācija un tev ir darba tikums, tad viss ir iespējams. Jā. Bet arī no nulles, ja tu neesi taisījis video, man jau liekas, ka nekas tur tāds ir, bet tas man liekas, tāpēc, ka es to daru jau, nezinu, tūkstošiem burtiski video ir uztaisīt ar savām rociņām. Tāpēc es domāju, ka no nulles laikam tomēr. Nulles tomēr ne. Tas ir pat rāku. Un kā tev iet vispār šis te mācību process, kad tu jau droši vien, kad tu pieņem darbā, tu māci tā, kā ir pa tavai gaumē, kā tas viss ir pierasts. Tev liekas viegli vispār cilvēkiem iemācīt savu redzējumu un savu gaumi un tas, kā tu iztēlojies to gala rezultātu. Vai tas ir viegli vai atkal ir tā, ka tomēr drīzāk jautājums, ko ir vieglāk šeit paņemt darbā tādu, kurš nekad nav taisījis video, un tu viņam iemāc ritīgi par savam, vai tādu advancētu, un tev tagad ir tikai jāpārskolo par savam? Viņam advancēto, tad viņš ir advancēts, un šo taisīja, kā viņam tu iedos ģenerāls vadlīnijas. Varbūt tās, bet lai viņš darbojās, viņš ir advancēts, tas ir vārdā noslēpts, viņam vispār nav nekas, jā, to roka, viss noteikti, fantastiski. Vai tātad jautājums ir cik grūti ir nodot to? Jā, cik grūti var iemācīt to savu rokrakstu, un vai tas vispār ir grūti? Cik grūti ir iemācīties video montāžu, man jautājums? Tāda šodienas, es neesmu nekad montējis. Viens man tā krata galva, ka tas nav viegli. Kad liekas, cik viegli ir iemācīties video montāžu šodien? Jo visi saka, ka tas ir ļoti viegls darbs, un ka tas vispār nav darbs. Jā, mazliet attāli. Jā, un tad man ir bijuši, viņi saka, jā, rekur, baļ, tas, es ar tur montēju kaut ko, un tur arī var saprast, ka tas nav grūti, taču man parāda, ka viņš uztaisīs. Kas te notiek? Tur būtiski vienā video ir 3 dažādi formāti, parādīt kvadrāts, ir štais 916 un ir pilnais horizontālais. Un ko tu dari vispār? Tas ir viņiem tā liekas. Labi, whatever. Likties, kā likties. Tātad. Cik grūti ir iemācīties video montāžu un cik grūti ir iemācīties savu stilu? Optimālākais tieši naudas pelnīšanai ir veids, ka tu sevi nostiprini kā satura ražotāju, vairāk laikam ražotājs, precīzāk ir kā ražotāju, kurš netaisa tehniski sarežģītus video, bet podkāsts tas ir piemērs. Labs piemērs ir, kur tev vienkārši tu nofilmē, uzliec titrus, viss. Tu pat neliec titrus, man liekas, podkāstam. Tur nav. Tikai tu taisi izgriezums, tad liec titrus garajām podkāstam. Jā, es tieši domāju. Vispār, manuprāt, podkāsts spēks slēpjās lielā mērā tieši klipos, kurš bieži savāks daudz vairāk skatījumus nekā savāks lielais, un tas novirzīs uz to lielo, jebkurā gadījumā. Bet tas ir perfektais modelis, jo tev ir vienkārši sagriez, uzstādi, sagriez, uzliec titrus, gatavs. Fantastiski, vienkārši ideāli. Un, kad sākās advancētākā tā rediģēšana, reizēm var rasties jautājums, vai tas pat vispār ir vajadzīgs. Kā kuram uzņēmumam modelim? Manās acīs nav. Kā kuram ir dažādi tā kā, būs tās nišas nozares, kurām vajadzēs, kurām nevajadzēs. Un brīžiem tiešām, ļoti bieži less is more, mazāk ir vairāk. Es šodien neko nemāku. Cik ilgā laikā es ir iemācīties samontēt? Tādus standarta, parastus, TikTok derīgus video, lai es varētu iet pie pirmā klienta. Lai varētu iet pie pirmā klienta. Vēlams, jā, nepriekš sevis montēt. Jā, jo daudz, kas sev montē, viņi patiesībā ļoti advancēti montē. Tāda, kam patīk izpausties savā saturā. Kam patīk izpausties savā saturā. Jā, bet tagad tā. Es neko nemāku. Es gribu iet šajā profesijā, man patīk filmēt. Es gribu iemācīties to visu savu kopā. Divi montētāji man sēž viens aiz kadra. Cik ilgā laikā es varu iemācīties samontēt video, lai es varētu prasīt par to naudu. Ja tu izies labu kursu, un tev ir talants, ir jābūt talantam. Ir cilvēki, kas vienkārši viņu piedod, bet viņiem ir gaumas izjūta neeksistējoša, viņiem nav tās sajūtas, feeling, un pat, kad viņiem māca, viņi nevar. Bet, ja tev ir tas iekšā, tas pareizā predispozīcija, būt satura veidotājiem, labu kursu, es domāju, un viens kurs, teiksim, nedēļas laikā pieņemsim, tu vari iemācīt. Tu varēsi iet pie klientiem. Nedēļas negaidīju. Tu vari, es nedēļu domāju, kā tu mācies. Tu konkrēti mācies katru dienu. Jā. Mēs varam stundās tad ielikt 40 stundas. Man patīk, ka tu teici, 100 samontēt video, un ļoti līdzīgi tev pat tikai pēc 101 nofilmētajiem samontētiem tu vispār vari veikt jau kādu veidu analīzi, lai analizētu, kas tev sanāk, kas tev nesanāk. Tu iepriekš sarunā teici, tā kā, kad ir jātrenēs. Un tur es arī piemetināju tev pat, arī, ja tu gribi pats veidot saturu, es nezinu, vai kā uzņēmējs vai kas.
nofilmēsi pirmo 100 video, un tu vispār sapratīsi, kā tu runā, vai tu runā normāli kamerā, kā tu spēj noturēt auditoriju. Man liekas, šeit tas pats vienkārši ir jāmauc ritīgā kvantumā, tad, kad tu mācies. Tad tu mācies, tas ir par mācīšanos, tas viss ir mācību procesā, pēc kur tu vispār spēj kaut ko pēc tam tikai analizēt, sanāk vai nesanāk tev. Man vispār tādās, ko es varēšu pamācīt kursā, ko es varēšu pamācīt, ko es sadalīju pa kategorijām, vēl baigi labi īstenībā. Bija ļoti svētīgi. Ļoti labi, tātad rezumē. Aktīvi mācoties, nedēļa ir ok. Tu vari to nedēļas laikā sākt, bet tev ir jābūt tiem priekšnosacījumiem. Nu jā. Un tas būs ļoti maz cilvēku tāda būs. Un tad jau ir tā neciešama atbilde, kas ir katram individuāli. Tu vari iet arī pirmajā. Neciešama atbilde šajā industrijā, es pilnīgi piekrītu, man pašai nepatīk. Tu vari iet arī pirmajā dienā. Tu vari vienkārši būt Rīzmasters 9000, kurš skaisti runā, es saku par to komunikāciju, un tu tev izdosies kādu pārliecināt, varbūt tās arī bez nekāda portfolio, pat pamēģināsim, vai par brīvu labi, tas neskaidās par kaut nelielu cieņu, aizskarošu atlīdzību, varbūt tajā brīdī. Tad viss no tevis būs atkarīgs. Bet es ļoti piekrītu tam, kad es laikam neesmu tāda perfekcionists tieši uz šo, un arī kā klients neesmu perfekcionists, un es noteikti vismazāk visu terorizēju, kā tam vajadzētu būt, kā jāizskatās. Un šeit es gribu iedrošināt tos jaunos, kuri pat pēc nedēļas nesagaida no sevis ekspertu. Tā kā nesagaida ekspertu, kurš montē jau 3 gadus un ļauj sev augt. Ļauj sev augt un tiešām, kaut vai apdedzinies ar tiem pirmiem klientiem. Mums visiem, man liekas, pirmo klientu stāsti ir ļoti humora pilni un šodien atskatoties, bet tu vari pateikt milzīgi paldies, ka viņš to vispār ļāva, to visu trenēties un darīt. Un ka kāds tev noticēja sākumā un nesalīdzinām ir kādi pēc tam tā kā. Jā, tas, man liekas, tāda piebilde, kad pēc nedēļas tu vari sākt un iet pie pirmiem cilvēkiem, būvēt savu portfolio, vienkārši ļauj sev augt. Tā kā atļauj sev telpu un vietu un laiku augt. Tā droši vien. Ir. Kāds ir tas klients, pie kur tu ej? Kur arī tēmē? Tā rediģēšana var būt ļoti elementāra, vienkārši eleganta. Nav jābūt tur efektam tādam, skaņai tādai. Tu skaņas kaut kāds noteikti. Ļoti vienkārši arī var būt tā. Super, labi, milzīgs tev paldies. Tev 5 gadus plānus zinu. Nākamgad gaidīšu realizēto to, ko tu mums vēl negribi stāstīt, bet es ceru, ka mēs to visu kaut kā mums paziņos, ka tas, ka tas ir sasniegts un izdarīts. Tavs pēdējais tāds ceļavārds jaunajam satura veidotājiem, kurš tev šodien skatās. Un viņš skatās tevi kā uz iedvesmu, ka tu esi jau kaut ko sasniedzis, tev ir jau sava komanda, tu vēl aizvien bišķiņ tiecies pēc brīvības, bet drīz jau būs. Tavs ieteikums viņam. Labāk ir izdarīt nekā neizdarīt. Un izdara sliktāk, bet vienkārši izdara. Nebaidies, tas klasiskais. Numur 1, pats svarīgākais tikums, bez kura nekas cits neeksistē, ir drosme. Ja tev nav drosme, vienalga, cik tu esi gudrs vai kāds, tev nekas nekad neizdosies, tu baidīsies to darīt. Nebaidies un dari. Cerams, ka to var tikpat viegli izdarīt, cik pateikt. jo dažreiz raustās valoda, trīc kājas un rokas, kad ir jāiet kaut kas darīt īpaši ārpus komforta zonas, bet es to piekrītu. Pēc katra, man liekas, tāda izdarītā ķeksīša, kur tev iepriekš bija bail, vienkārši ej tālāk, un tad jau man tā ir pārliecība, kad vienkārši katrai lietai tu saki jā, un tikai tas ir tas, kas tev virs priekšu. Ja tu baigi dziļdomīgi apdomā un pārdomā, kāpēc šo vajadzētu vai kāpēc šo nevajadzētu, tad vienkārši stagnē. Sākumā tu noteikti saki jā. Tu saki jā, pēc tam tu vari sākt izdomāt, pārdomāt no sākuma. Pēc pirmiem 100 nofilmētajiem video. Būs jāfilmē. Jā. 120 būs. Man bija 150. 100 bija pirmajā mēnesī, un 150 bija otrajā mēnesī, un tur bija katru dienu jāpublicē, kad dienu jāfilmē, kad dienu story, tur bija viss stratēģija, grafika, viss. Bet, mēs tikām līdz šodienai. Vienam klientam, jā. Bet mēs tikām līdz šodienai, tā kā kaut kur ir jāsāk. Un es esmu super par to, kad, tas ceļš tiešām, viņš katram būs citādāks, kādam ātrāks, kādam lēnāks, bet nevienmēr ātrāk ir labāk. Jā, nekad nezinām, kas notiek, kad ir ātrāk, jo tur nāk baigā atbildība klāt. Tā kā dažreiz pat pa solīšiem, man liekas, ir pašāk. Labi, liels tev paldies, Daniela. Pirms tev parunāties. Tad jau tiekamies kādā citā reizē. Čau!